Esiet sveicināti Latgales reģionālās televīzijas skatītāji. Kā ierasts, pirmdienas vakarā pie mums viesojas Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāvis. Un šovakar ar mani studijā ir Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševiča kungs. Labvakar! Labvakar! Šodien ir 18. novembris, ir svētki, par svētkiem mēs nedaudz vēlāk runāsim. Un tā kā valsts ir tāda, kādu mēs veidojam, tad sāksim ar praktiskiem darbiem. Nākamais gads jau tuvojas lieliem soļiem un arī nākamais darba cēliens. Kādas ir nākamā gada budžeta prioritātes? Kādas ir paredzētas? Pirmais uzdevums, lai gatavotu tālāk pašvaldības budžetu, jau izpildīts. Valsts pieņema savu budžetu. Daudz vai maz mēs redzam, kādi cipari tur parādījies un kādas prioritātes ir noteiktas valsts budžetā. Un sākam plānot jau pašvaldības budžetu. Un tiešām prioritāšu pietiekoši daudz, ne mazāk kā šī gada budžetam. Sāksim ar to, ka, protams, ka svarīgākā mums ir sociāla sfēra un tur noteikti būs noteiktas pārkārtošanas attiecībā uz pabalstiem, attiecībā uz tiem varbūt arī tiks pieņemti papildus cilvēki, kas strādā sociālajā sfērā, un pirmkārtam par pabalstiem. Tad ir plānots, ka parādīs jaunu pabalstu veidi, jo mums ir noteikti ekonomija arī šogad. Mēs redzam, ka GMI saņēmēju skaits samazinājies, arī dzīvokļu pabalstu mēs maksājam mazāk. Un tāpat laikā valsts pieņema lēmumus, pieņemsim, palielinātas pensijas, indeksētas pensijas, kas nozīmē, ka cilvēki tagad saņem mazliet vairāk naudas, un mums noteikti griezti, pieņemsim, dzīvokļu pabalstu saņemšanai, viņi jau nav tik aktuāli un varbūt neatspoguļo reālu to pabalsta pieprasījumu. Tas nozīmē, ka mēs plānojam uz nākamo gadu palielināt griestus attiecībā uz vidējiem ienākumiem, lai maksātu dzīvokļu pabalstu. Ja šogad tas bija 180 lati, tas maksimālais, ko jāsaņem cilvēkam, lai viņš nevar pretendēt uz pabalstu. Tad mēs to palielināsim līdz 189 latiem. Tas ir provizoriski, protams. Ja? Tas nozīmē, ka vismaz tiem cilvēkiem, kam pensija ir indeksēta, viņiem saglabās iespēja saņemt dzīvokļu pabalstu. Ar GMI pabalstiem laikam nekādu izmaiņu nebūs, ja neņemt vērā, ka mēs vairāk maksāsim naudas tām ģimenēm, kur ir nepilngadīgi bērni. Tur parādīsies iespējams jauni pabalstu veidi, tādi kā apģērbam bērnu uzturēšanai. Par summu es vēl nerunāšu, bet tur būs nopietnas summas. Tādā veidā mēs varbūt kompensēsim to, ko mēs atņēmam šogad tiem bērniem. Nemaksājam jau GMI pabalstu tādā apmērā, ka tas bija tad, kad valsts piemaksāja pie šī pabalsta. Un tiešām tas 13. gada lēmums viņi balstījās uz to, ka valsts atteicas līdzfinansēt. Un to pašu mēs redzam arī pabalstus līdzfinansēt. Ja? Un to pašu mēs redzam arī šogad, it kā bija solījumi, ka gan piefinansēs naudu dzīvokļu pabalstam un GMI pabalstam, bet faktiski valsts neizpildīja savus solījumus, tāpēc mums izjūt no tiem rezerviem, kas mums ir, nācas pašiem pieņemt lēmumu par tā vai citu pabalsta palielināšanu un paplašināšanu. Tad tas nozīmē, ka uz bērniem arī būs vairāk naudas, attiecīgi piefinansēsim varbūt vairāk pensionārus, kā es runāju jau par dzīvokļu pabalstiem. Maksāsim, un jauns pabalsts tiks ieviests attiecībā uz medicīniskiem pakalpojumiem un zāles iepirkumiem. Ko tas nozīmē? Ka būs iespējas maznodrošinātiem pensionāriem, arī dažām kategorijām, saņemt pabalstu, pieņemsim, operācijai vai zālēm, vai arī kaut kādiem medicīniskiem manipulācijām. Par apjomiem arī mēs tikai spriežam. Varbūt 50 eiro vai 150 eiro tie griezti, bet, protams, pēc nepieciešamības. Un, protams, ka nāksies arī piestādīt noteiktus rēķinus un pierādīt, ka jūs tiešām šo naudu
izterēt. Ja, ka tiešām ir ārsta norādījumi un ārsta indikācijas par tādu vai citu slimību. Tas, kas attiecas uz sociālo sfēru. Viens no mūsu mūžīgiem prioritātiem ceļu uzturēšana un ielas uzturēšana, rekonstrukcijas, arī tur mēs redzēsim, visas rezerves virzīsim šai sfērai. Mēs tagad provizoriski redzam, ka pašvaldības budžets, mēs neplānosim palielināšanu. Iespējams, ka Rēzekne saņems vairāk no valsts budžeta, apmēram 400 000, pārdalot no izlīdzināšanas fonda. Tas ir vienīgais, laikam, plus. Bet, principā, mums nāksies rēķinās ar to, ka mūsu tie ienākumi ne īpaši palielināsies, bet palielināsies tomēr mūsu tēriņi par procentiem, par aizņēmumu procentiem un par aizņēmumu pamatsummām. Tur arī jāņem vērā, ka šīs izmaksas palielināsies. Bet atgriežoties pie ielām, noteikti mēs pirmām kārtām ņemsim tos ielas posmus un tās ielas, kas arī jau nākamgad jau zem projektiem, zem Eiropas finansētiem projektiem, un pieņemsim Zemnieku iela noteikti būs mūsu redzeslokā, un noteikti mēs veiksim tur rekonstrukciju, tāpēc, ka mūsu uzņēmums Rēzeknes siltumtīkli plāno mainīt siltumtrases, un daļai šo projektu finansē Eiropas fondi, tāpēc mēs sadalām šo projektu. Vienu daļu, kas attiecas uz siltumtrasēm, tieši siltumtrasēm, veiks siltumtīkli mūsu uzņēmums, un kas saistīts ar asfaltēšanu un ielas segumu un trotuāriem, to veiksim mēs. Protams, ka tie darbi tiks veikti tikai tajā posmā, kur notiks rekonstrukcijas darbi attiecībā uz siltumtrasēm, jo, atklāt sakot, mums jau tehniskais projekts eksistē uz visu ielu, ja, bet tomēr ņemsim pa daļām. Tāpat skatāmies, kādas iespējas būs rekonstruēt un ķerties pie Ziemeļu rajona. Noteikti tādas ielas var būt Metalista un Rūpnīcas iela, kur tiešām ļoti slikta stāvokli, un mēs ļoti bieži sastopamies, kā cilvēki sūdzas uz to, ka neatbilstoša kvalitāte tur asfalta segums. Noteikti par prioritāti var nosaukt sporta attīstību, un nākamgad mēs plānojam tādus neatlikamus darbus, kas attiecas uz Daugavas stadionu. Tur skrejceļņus jau sen vajadzēja rekonstruēt, tagad mēs jau faktiski sagatavojam tehnisko projektu attiecībā uz skrejceļņu un sektoru renovāciju un rekonstrukciju. Un darīsim arī šito darbu visdrīzāk. Baseins. Arī tur ir problēmas, kurus mēs faktiski paredzēsim budžeta problēmu atrisināšanu arī baseinam. Kultūras investīcijas, mums ir lieli objekti, kas pat par sevi jau prasa papildus naudu, bet principā tur nebūs lielas izmaiņas salīdzinot ar šo gadu. Ja? Mēs tad tikpat liela apjoma, kā šogad finansēsim Austrum Latvijas koncertzāli Goru. Vairāk naudas diez vai tur mēs piešķirsim. Kultūras pasākumi arī plānoti jauni, un neskatoties uz to, tomēr mēs saglabāsim vecu budžetu, jo mums tur atkrīt, pieņemsim, dziesmu svētki, kas bija šogad un ko mēs finansējam pietikuši lielas summas, un tad visas šīs summas mēs varēsim izmantot neatņemot šo naudu, bet izmantosim kultūras pasākumiem. Jauniem to, ko mums piedāvās kultūras aģentūra. Ir lēmumi, valdības lēmumi, kurus mums jānodrošina ar finansējumu, pieņemsim, kas attiecas uz minimālas algas palielināšanu. No 200 latiem mēs palielinām minimālu algu, valsts palielināja, valdība palielināja līdz 225 latiem. Tas prasīs no pašvaldības budžeta apmēram 150 000 latu. To naudu mums jāpareic arī papildus. Ļoti aktīvi darbosimies projektēšanā. Tad projektēsim gan ielas, kas ir, runiet par tām ielām, kas ir prioritārajā sarakstā,
Rīgas iela, pieņemsim, Latgales iela. Protams, ka viss tas notiks ar nolūku pēc tam realizēt visus šos projektus, izmantojot Eiropas finansējumu. Un tādu projektu būs daudz, un attiecīgi finansējums arī būs pietiekoši liels. Lai faktiski mums visas problēmas, kas saistītas ar ielam, ar asfalta segumu, būtu ar projektiem. Es runāju tagad par problemātiskām vietām, un noteikti mēs tad 3 gadu laikā, 4 gadu laikā, lai noslēgt to programmu, kas attiecas uz ielu rekonstrukciju. Tad attiecīgi, lai Rezeknes pilsēta jau nebūtu, principā, ielu sliktā stāvoklī. Tas ir pārsvarā ir viss tas prioritātes mūsu, un noteikti ir cerība, ka mēs ieguldīsimies tajos līdzekļos, kas mums ir pieejams. Noteikti budžets būs sabalansēts. Ja runājam par projektiem, tad ir piešķirts finansējums arī kādam citam projektam, ko rezeknieši jau sen gaida. Tas ir Rezeknes Olimpiskais centrs. Cik liela nauda tur ir paredzēta un kad sāksies šie lielie darbi? Jā, ne tik liela nauda, uz kuru mēs cerējam. Piešķirts 2017. Gadā budžetā. Tas ir provizoriski, jo tagad valsts plāno uz 3 gadiem budžetu uz priekšu. Tas starp citu, ir ļoti labi. Vismaz mēs varam arī prognozēt savu finansējumu un savu darbību. Bet slikti tikai 17. gadā. Bet tur arī ir noteiktas nianses, kas ļaus mums tomēr sākt no 14. gadā. Būvniecību nevis sākt, bet turpināt. Un principā par 2 gadiem, pat negaidot 17. gadu, pabeigt šo projektu un atklāt jau Olimpisko centru. Iespējas ir sekojošas, mēs varam vienkārši balstoties uz tādu valdība pieņemtu lēmumu un Saeima pieņemtu lēmumu ņemt kreditu valsts kasē un gaidīt un faktiski realizēt par to kreditu, bet pēc tam vienkārši atgriezt kreditu ar valsts naudu, kas ir piešķirta 17. gadā. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt jau 14. gada būvēt. Lielu korpusu un viss, kas attiecas uz 2 kārtām, kas nav realizēts. Jo vienu kārtu, pirmo kārtu, kas ir stadions un tribīnes, mēs jau pabeigsim pavasarī. Jo tur mēs gaidām vienkārši no Futbola federācijas paklāju, to laukuma virsējo kartu, un runājam, starp citu, arī nedēļu atpakaļ ar Futbola federācijas pārstāvjiem. Viņi solīja, ka tur nekādu izmaiņu nav. Tā, kā bija solīts, atvedīs un savu daļu viņi realizēs. Tas nozīmē, ka mēs varēsim un mūsu futbolisti varēs spēlēt jau jaunā laukumā nākamgad, sakoties sezonām. Rezeknes pilsēta sadarbojas ar Azerbaidžānu. Kā jūs viņus atradāt vai viņi jūs? Kā turpināsies sadarbība? Tā sadarbība tikai sākās, jo tā bija pirmā vizīte, ko organizēja Latvijas pašvaldību savienība, un mēs bijām tajā delegācijā kopā ar Jaunslēņu kungu, kas vada pašvaldības savienību. Azerbaidžānā viņam tā nebija pirmā vizīte, un Azerbaidžāna jau ir partneri no Latvijas pašvaldībām. Arī Rezeknei mēs uzskatām, ka nebūtu slikti draudzēties ar vienu no Azerbaidžānas pašvaldībām. Un ar tādu mērķi mēs arī aizbraucam uz Azerbaidžānu, lai dabūtu tur partneri. Partneri mēs dabūjam. Protams, ka tik ātri neparakstā līgumus par sadarbību, jo tur ir formalitātes, kuru jāskārto gan Azerbaidžānas pusē, gan Rezeknei, jo mēs varam slēgt līgumu tikai apstiprinot šo līgumu un šo lēmumu pilsētas domes sēdē. To mēs darīsim nākotnē, bet mums jau piemeklēja partneri. Tas ir Mardakāna pašvaldība. Un pašvaldība atrodas Hazaru rajona, faktiski tas ir Baku piepilsētas teritorija, ļoti faktiski tuvu. Tuvumu var raksturot ar tādu faktu, ka tieši šajā pašvaldība Mardakāna dzīvo prezidents un ar savu kundzi.
Tad principā var teikt, ka Neslikte pašvaldība ir mūsu partneris. Ja. Kādā jomā sadarbosieties? Visas jomas, protams, ka apmainīsimies ar vizītēm, ko mēs jau sākam darīt. Noteikti ir pieredze, kas var būt interesanta mūsu pašvaldības partneriem šeit Latvijā. Un to, ko es ieraudzīju Azerbaidžānā, arī bija ļoti iespaidīgi. Un atklāt teikšu, piemēram, plānojot pašvaldības attīstību, ir ar ko mācīties pie mūsu kolēģiem. Jo tā kā plānots un arhitektoniski veidots Baku pilsētā pēdējiem 10 gadiem, tur milzīga attīstība un liels progress. Tā plānošana ir ļoti svarīga pašvaldības attīstība, mēs to redzam arī uz savas pieredzes. Un tur ir daži momenti, kas ir ļoti interesanti. Pieņemsim, vienotā arhitektūriskā pieeja pie pilsētas attīstības. Ja? To, ko mēs varam arī izmantot šeit Rēzekne un mēģinām to darīt, bet Azerbaidžāna ir ļoti jau labi rezultāti un var redzēt, ka tas tiešām ir pareizs ceļš, kā attīstīt pilsētu. Tad vienādas prasības pret būvēm, pret iekām, pret arhitektūras pieminekļiem, vismaz veidojas tas vienots stils visai pilsētai. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs tiešām gribam attīstīt Rēzekni kā turisma un turistu pilsētu, tad šī pieredze būtu ļoti noderīga mums. Aicinājām mēs arī savus kolēģus atbraukt uz Latviju. Noteikti gaidīsim pavasarī, ka viņi būs pie mums. Tas ir labākais laiks, lai rādītu savu pilsētu. Un turpināsim arī to sadarbību arī starp uzņēmējiem, jo, kā jūs zināt, Azerbaidžāna ir tāda ļoti strauji attīstoša valsts, kuru uzņēmēji pietiekuši bagāti cilvēki. Ja? Un mēs arī ceram, ka arī uzņēmēji no Azerbaidžāna varbūt interesēti investēt arī mūsu pilsētā. Ja? Jo viņam noteiktas nozares jau ir, kas saistīts, piemēram, ar loģistiku, un viņi gatavi, es ceru, ka būs gatavi un ieguldīt savu naudu šeit. Tas arī viens no tādiem interesēm, ko mēs plānojam attīstīt nākotnē. Lai jums izdodas tagad pavisam ātri īsi jautājumi no skatītājiem. Izremontētajā Atbrīvošanas alejā trotuārs starp mūzikas skolu un bērnu dārzu. Trotuāra slīpums ir vismaz 45 grādi. Mēra kungs, lūdzu pasakiet, kā ies kājām gājējs, kad trotuārs būs apledojis. Lūgums norādīt uz ielas braucamās daļas, kur cilvēki varēs iet, jo pa trotuāru nebūs iespējams iet. Laikam cilvēks raksta tāpēc, ka viņš nezina, kāds ir slīpums 45 grādi. Ja? Tur tiešām visi trotuāri, jauni izbūvēties posmos, viņi atbilst LBN prasībām, un tur tie normatīvi principā nav iespējams pārkāpt, jo par tiem seko un novēro ļoti daudz uzraudzošu institūciju. Ja? Tā ir skaitā arī projektu vadītāji un valsts ceļi, tur pietiek cilvēku, kas kontrolē šo darbību. Tāpēc tur mazliet kļūdas cilvēks, kad stāsta, ka tik liela slīpumi. Un viņi principā nav iespējami šajā situācijā, ja? Tīpaši, ja runājot par jaunu objektu. Tāpēc, es domāju, ka vienkārši jāsamierinās ar tiem apstākļiem, kas ir, jo mēs mēģinājām ierakstīt šo projektu tajā vidē, kāda ir. Kas tiek domāts darīt ar bijušo dzelzbetona rūpnīcu, kad tā tiks nojaukta, kas tur stāv par tehniku, bet neko nedara? Klausītājs Rudolfs jautā. Vēlreiz atgādināšu, ka dzelzbetona rūpnīcas teritorija ir privāta teritorija. Mēs joprojām turpinām cīnīties ar šitiem īpašniekiem, tieši cīnīties, jo citādi ar viņiem nesanāk, viņi nepiekrīt mūsu prasībām, gan nojaukt, gan arī sakārtot to teritoriju. Un bija izsole šim zemes gabalam, viņi nebeidzas ne ar ko, faktiski beidzas ne ar ko.
Un tā ir lielāka problēma, ja, ka mūsu esošā likumdošana neļauj mums rīkoties tā, lai neterētu daudz pašvaldības naudas, pieņemsim, ja gadījumi, ja mēs pieņemsim lēmumu nojaukt, tad attiecīgi mums jāiegulda no paša sākuma savu naudu. Un pēc tam tikai mēs varam prasīt no tā īpašnieka to naudu atgriezt. Ja? Un tagad mēs vienkārši uzlikam soda naudu īpašniekam, apmēram tur sakarēs jau pie 20 000 latu, un mēģinam ar tiesu administratoru un tiesu izpildītāja palīdzību to naudu atgūt. Ja, vismaz tāda veida. Bet arī tas nav viegls ceļš, jo tur ir citi kreditori šim uzņēmumam, ja, un, protams, ka pašvaldība un citi kreditori starp mums notiek tagad komunikācijas, lai tiešām kaut kāda veida iegūt šo zemes gabalu. Process turpinās, kad beigsies, noteikti mēs paziņosim, cik tas bija veiksmīgs priekš pašvaldības. Diemžēl mēs nepaspēsim pārējos jautājumus izrunāt. Noslēgumā, kā solīts par svētkiem, tad laiks jūsu apsveikumam Rezekniešiem valsts svētkos. Sveicu visus rezekniešus 95. Latvijas neatkarības proklamēšanas gada diena. Šodien es piedāvāju jums jautāt nevis, ko mēs varam paņemt no valsts, bet ko mēs varam dāvāt savai valstī. Savu uzticību darba vieta, tur, kur mēs esam. Savu gara stiprumu kopā ar valstī, izturot gudrības un darot visu, lai tas pārvarētu katra pilsēta un māja. Savu liksmību, kopā svinot šos svētkus. Un savu pārliecību, ka mēs varam visu. Tas tikai jāvēlas. Lai jums priecīgi šie skaistie mūsu Latvijas svētki. Lai jums skaisti svētki arī pašam. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos!